Aizdomājos par darba ražīgumu Latvijā. Šajā rādītājā mēs neesam no labākajiem, bet ko darīt, lai to palielinātu? Diemžēl paši darbinieki maz ko ietekmē. Ja tie pako reņģes, kas maksā 2 eiro buņģiņā, vai saldējumu, kas maksā 1 eiro gabalā, vai gatari taisa vienkāršotus dēļus, lielās naudas tur nebūs. Pat ja populisti sola, ka palielinās minimālo algu, samazinās darba dienu stundas un piedāvās vairāk brīvdienu, beigās darbinieks vai nu kaut ko nesaņems, vai produkts kļūs ļoti dārgs, samazinot apjomus, bet kopējais labums atkal izpaliks. Lai cik daudziem tas nepatiktu, šo situāciju var mainīt tikai indivīdi, kas spēj izdomāt un organizēt tādus produktus un ražošanas procesus, kur produkts ir sarežģīts un beigās pat dārgo var pārdot. Cik mums ir šādu individu? Daži? Neperspektīvi vai ne?